Nu ko, pastāstīsim jums arī par briesmīgāko persiku slimību. Persiku lapu čokurošanās. Šogad tā ir īpaši izplatīta, jo diezgan vēss pavasaris drēgns un ļoti labi šī sēne attīstās. Un persiku lapas paliek lūk tādas sačokurojušās un tādas sarkanas. Sarkanas, jā. Šis tā ir šķirne Viktors, ar ko jau iepriekš diezgan ieņēmīgi viņi bija pret šo slimību. Pagājuši gadu bija sanācis ļoti labi apkarot, bet nu šogad ir atkal ar šo vēso pavasari. Ko mēs varam darīt? Rudenī pēc lapu nobiršanas 3% bordo šķīdums jānomiglo. Un pavasarī pirms pumpuru plaukšanas arī var miglot ar 3% bordo šķīdumu. Var vasarā tagad miglot ar kaut kādām niknākām ķīmijām, piemēram skors, bet nu to nevar lietot bieži, jo šai slimībai rodās pieradums, un tad viņi vairs nelīdzēs. Pašlaik, kad jau ir par vēlu nomiglots, var šīs lapas plēst nost, jo jaunās jau, ko te var redzēt, ka jaunās jau nāk, jau labas, jau skaistas. Vecās tā kā tā nokritīs. Bet nu, tā ir ne visām šķirnēm, redzēt, šeit blakus ir persiks ar ļoti skaistām lapām, nekas viņam īsti nekaiš. Šeit arī ir viens arī kupls un skaists, un bez nevienas saslimušas lapas. Tā kā grūti pateikt. Nu, droši vien tie kociņi ir tādi vārgāki, ja viņos vairāk tā slimība metās. Redzēt, šajā kokā vispār viena lapa ir sačokurojusies. Pārējās visas skaistas. Tā kā tā, ņemiet vērā, audzējam persikus.